jau bija infostends ar parasto informāciju redzīgiem cilvēkiem, bet tagad mēs viņu esam papildinājuši ar apakšā ar vienu sadaļu, kas ir taktila, takas maršruts, un brailā ir ielu nosaukumi. Tagad ir aerobas slodzes, fiziska aktivitāte, jeb kardioslodze. Tiešām, tu vari visu izlasīt. Vai tev izdevās izlasīt braila rakstu, kas bija Jā, izlasīt. Tur šoreiz bija viss labs. Vai tie teksti bija interesanti, noderīgi, kaut ko jaunu šodien uzzināji? Viņi bija interesanti, jauni, varbūt šodien pat īsa, bet... Gribējās garāk. Garāk, kaut ko vairāk, plašāk apstāstīt, teiksim, ka viņš tur... Piemēram, ja būs cilvēks, kas būs pirmoreiz bijis, kas tur apkārt ir vairāk. Teiksim, tajā vienā punktā, kur teica, ka tur ir daudz sēks, kas ir kā vēsturiski objekti, tur varbūt cīkā, kas tās pēkām, kāpēc viņas tādas. Tajā vienā punktā tikai tev iet priet pasaka, tad varbūt varēja pastāstīt, kas ir, kurā pusē jūra, kurā pusē kas vēl un tā. Tev izdevās šodien sataustīt mūsu jaunās taktilās kartas Jūrmalas dabas takā. Jā, sanāca sataustīt taktilo karti, un man patika, ka es varēju atrast arī pēc punktiņa, kur es esmu, kas esmu taustījis arī dažas citas, un tad tur dažreiz ir grūtāk saprast, kur ir kas, jo tur vēl arī koki atzīmēt, bet šeit uzreiz varēja saprast, kur ir sākums un uz kuru pusi jāiet. Vai tev izdevās visus tās stāstīņus noklausīties? Jā, man visi stāstīņi patika diezgan labi. Es pat nebiju dzirdējis par to soļu garumu un visas pārējās lietas. Bet vēl es arī nezināju, un šeit vajadzēs atgriezties vasarā, kur ar basām kājām var iet. Patiesībā man ļoti patika taktilās kartes, jo Latvijā viņu nav daudz. Un arī pēc kartes varēju saprast, kurā vietā es uz takas atrodos, cik es esmu nogājusi un cik man vēl jānoiet. Jo bija viena taktilā karta arī tur, kur mēs bijām nogājuši 2/3 no maršruta. Vai tev izdevās arī tos braila rakstu apzīmējumus izlasīt? Godīgi sakot, es uz tiem nekoncentrējos, bet braila burtiņus tur varēju saprast. Es attiecībās ar braila rakstu esmu svētdienas lietotāja, lasu ļoti lēni. Vai tu vari padalīties, kā tev gāja šodien ar aplikāciju? Ar aplikāciju man gāja ļoti bēdīgi, jo aplikācija no sākuma gribēja man tikai angļu valodā piedāvāt audio gidu, un tad, kad es skenēju QR kodu, tad atskaņoja tikai to fragmentiņu, kas bija konkrētajā punktā, bet kopumā saturs bija ļoti labs, taka ērta. Gāja ar suni pavadoni, dzīvniekiem noteikti patīk atpūsties šādā takā. Taka patiesībā pēc satura ir ļoti rosinoši izkustēties un visu kaut ko pamēģināt. Viņa ir tiešām komfortabla liešanai, ļoti ērti. Tieši tas it kā liekas dabisks segums, ka tur netur vadlīnijas, netur marķējumus var salikt, bet patiesībā viņš ir kājām ļoti ērts. Vai tev ejot traucēja tās laipiņas, kas ik pa laikam bija šķērsām takai? Teiksim tā, negluži traucēja, vienkārši saprotot, ka ar tām ir jārēķinās, es tur problēmu nesaskatu. Kā tev šodien gāja Jūrmalas Labsajūtas dabas takā? Man personīgi ļoti patika. Meža ja mežs ir jārēķinās ar saknēm vai nelīdzenām virsmām, bet esot ar jums abiem un ar kompāniju, tas likās daudz vieglāk, pat ja es beigās biju sagurusi, jo priekš manis tā nelielā distance ir, ja tomēr, priekš manis tāda, jā, jā, bet arī es jau pirmo reizi redzēju, ka tik izstrādāti ir tās informatīvās vietiņas un ka brails ir gandrīz vai visur. Par to wow. Mēs arī ar komandu mēģinājām tos audio gidus. Ar to gāja bišķi grūtāk. Tā pati doma ir lieliska, kad pieslēdzās un viņš automātiski pie katra punkta sākas no jauna. Bet, diemžēl, tur kaut kas nogāja greizi un ne visiem tas strādāja.
Kā tev izdevās šodien izmēģināt mūsu Jūrmalas Lapsajūtas dabas takā taktilo karti? Ļoti veiksmīgi, tā man arī patika visvairāk. Bija pamata informācija, kas bija iekļauta un atbilde patiesībai. Tā kā es priecājos par tādu informatīvo papildinājumu. Vai šī karte tev deva priekšstatu par to, kāda tā taka ir, un vai tas palīdzēja tev to taku iziet? Vairāk informatīvi, ne tik daudz tur niansēti, bet jebkurā gadījumā takas plānojums bija skaidrs. Vai tev izdevās izlasīt arī braila rakstā, kas bija apzīmējums? Jā, precīzi, viss kārtībā. Un viss bija skaidrs? Jā, neapšaubāmi. Jā, patika seguma daudzveidība, jo kā nekā mēs bijām dabas takā, nevis Rīgas ielās ar trotuāru. Patika gan reljefs, gan daudzveidība takā, un neapšaubāmi visas takas garumā dabas spēks, dabas enerģija dominēja, un tas bija tas vissaviņojošākais, manuprāt.